Pirmais zaļais ir. Uz balansierīt tas ir šahtā iekšā smūki ieblies. Zaļā. Tā, kolēģi, super augsts sestdienas rīts. -23 pa ceļam bija. Kur esam? Esam Varkaļu kanālā. Reiz gadā mēģinu iegriezties. Šoreiz informācijas vadīts. Kā būs, kā nebūs, nezinu. Man no šīs dienas vispār nav nekāda ekspektācija. Darba nedēļas beigas, brīva diena. Mēģināsim meditēt. Meditēsim caur savu hobiju, makšķerēšanu. Pirmie laidieni izdarīti jau. Nekāda baigā zapta apakšā nav. Bet kaut kādas zīltiņas rāda. Cilvēki ir, saulīts skaists, rīts superīgs. Īstenībā pat kur beidzot var darboties ar plikām rokām, ko es to daru parasti. Kur mitrums laikam bišķi pazudis, izsalis. Tā kā viss forši. Gaidām pirmo. Nu, re. Pirmais zaļais ir. Uz balansierīt tas ir šahtā iekšā smūki ieblies. Zaļā. Cik tūlīt laidīsim vaļā visu, kur dēlēs. Smuka. No Varkaļa industriālās copes, rūpnieciskās, kur pilns ar cilvēkiem vienā čupā. Barā līst man nepatīk, es tur kaut kur maliņā nolīdu. Vienu līdaku dabūju un tāpat, un to pašu jāatzīst, ka ar eholots palīdzību. Redzēju, ka peld garām, nolaidu pie deguna, klakts, gatavs viss. Plāns B bija babīt. Esmu babīts plašumos. Tur cilvēki pa kādam izklīduši, tā kā melni punktiņi. Krastā bija drusku vairāk, tur bija tāds biezāks bariņš, bet iesēdēju uz mormišku. Kāda mana ideja? Gribu paurties, pastaigāt tādu aktīvu copi, papeldināt salmo blitkas, meklēsim asari. Kas no tā viss sanāks? Skatāmies. Ja nesanāks, arī ir plāns B. Mēs ar kolēģi Edgaru no salmo bijām otrdien Daugavā ar domu par zandartiem. Patiesībā mums visi izdevās, tikai neizdevās viens video, jo bija tik nelietīgi augsts. Bija -7 grādi, bet bija nepatīkams vējš un baigais mitrums gaisā. Šobrīd ir tuvu 20, man ir plikas rokas un ir ļoti silts. Tā kā gaisa temperatūra, nav tas svarīgākais rādītājs. Tā kā tā, ja patīk, iekšķīts gaisā, tiem, kas skatās un nav pierakstījušies, lūdzu to izdariet. Es būšu ļoti priecīgs. Skatāmies tālāk. Pēc mana iepriekšējā video, ko es ieliku šogad par copi Babītas ezerā, kur es biju ar Enpro džekiem. Arī mans copas kolēģis Arvis ieteica, copējot ar blitku Babītas ezerā, šitie uzrāvieniņi ne vairāk kā 10 centimetri. Līmenis ir nokrities, pastīsimies, cik te, es nezinu, rekur. Metrs te ir. Bet tas ar visu ledu, jā, ledus ir biezs, ledus ir reāli, nezinu, gribētos teikt 30 plus. Tā kā, ja gribās uzraut vairāk, tad atcerieties, ka jūs jau esat tuvu ledus malai. Asars caurumā neskries iekšā, kā diezgan loģiski. Un tas droši vien ir
attiecināms uz visiem seklajiem ezeriem. Mums viņi ir diezgan daudz. Kaņiera, Sengure, Babīte, Liepājas ezers, Pape. Ja, visur šitie smukie tumšie asari ir, un viņi arī ķerās. Vai jāzina takas? Droši vien, ka jā. Kā es šodien vadīšos, staigāšu pa Tuksnesi un skatīšos, meklēšu kaut kādas citu makšķernieku nospraustās oāzes. Jo, te arī kur var skatīties, ja? Caurums. Parasti jau tomēr kaut kādi 4 stūrīti vai līnija nourbi uz priekšu, ja? Vai kaut kāda, katram ir tā savu forma, kā viņš tos caurums saurbi, bet, tas cauruma biežums ir no katra paša atkarīgs, bet, pa lielam jau kaut kādi 5 metri ir. Un tad ir tā, ka, ja kāds caurums izšauj, tad jāsāk apurpt to pašu caurumu. Te tā pa lielam kur arī ir 1, 2, pusotrs metrs ir nākamais, te. Iespējams, ka kāds te kaut ko ir atradis, pēc tā var mēģināt vadīties. Vīri pārvietojās aktīvi. Kaut ko meklē, bet tā jau ir arī laikam ezera specifika. Tas nav tā kā Ventā vai Sakā vai vēl kaut kur. Ja paveicies un uzurbies uz īsto caurumu, tad visu dienu var laid tik lejā un liftē augšā. Te ir asars. Opā! Ir. Yes. Asarīdējs. Čačā. Kas pa krāsiņām. Skaistums. Laidīsim ātri atpakaļ. Laišam atpakaļ. Pirmais ir. Skrien, paldies tev. Čiks. Laižam ātri lejā. Asars tāda interesanta zivs. Jā, asars ir interesants ar to, ka, labi, lielie ir atsevišķs stāsts. Viņi var dzīvot vientulībā, vientuļie vilki, vientuļie asari, bet tāds vidējais asarīts ir bara dzīvnieks. Un kur ir viens, tur ir otrs, tāpat kā ar gailenēm, ja? Pa vienai gailenis neaug. Sēņotāji sapratīs. Lūk. Vai šajā caurumā kāds apakšā ir? Varbūt ir, bet pie tāda sekluma ļoti iespējams, ka pārējie saprat, ka te ir kaut kāds ziepes. Bračka pazuda caurumā. Jāpeld prom, jāuzmanās. Bet tad var atkal paurpties, kur te metriņš. Un pamēģināt apmeklēt. Labi, tur bija copīte, te bija zivs. Kaut kas ir. Es mazajiem mānekļiem tādus ziemas mikro māneklīšus mazos es sienu pa taisno nepaslinkoju. It īpaši tajās dienās, kad laikapstākļi atļauj to darīt, tad vispār nav problēmas. Mezgls ir ļoti vienkāršs. Es šito mezglu izmantoju praktiski visur, kur iespējams ar viņu darboties, kad kaut kur jāpiestiprina. Izveram cauri cilpiņai, ieliekam pirkstu un auklis galu aptin ap garo galu. Ja? 2, 3, 4, 5. Šo te galiņu atpakaļ caur to aplīti, kas mums ir palicis, bišķiņ piestiepīja, lai tāda līnija izveidojās un novalkam. Tad pieslapinam, lai neapdeg auklu un savalkam līdz galam. Viss, brīvo galu nokož nost. Tur kaut kur kabatā. Gatavs.
Rekā mānekļu maiņi arī nostrādāja. Atnāca uz to caurumu, kur iepriekšējais paņēma uz blītkiņu, pēc tam tur paraustīja. Nākamajā aplītī vēlreiz apgāja, uzlika maziņu balansierīti un tajā pašā caurumā apakaļ nelaidiet. It īpaši, ja jūs ķerat pusmetru līdz 70 cm dziļumā. Nu izbaidi tas asaris, to baru. Ja tas bars ir, vai arī vienu lielo izbaidi. Laižam te. Čiks. Prom ir. Nu visu. Balansierīts arī strādā. Tikai atcerieties, ka balansierīti prātīgāk jāuzraut. Tad droši vien ar 10 cm varētu nepietikt, lai viņu iedarbinātu. Var uzraut bišķiņ augstāk, bet lēnāk, to visu līganāk, maigāk. Grasījos jums pastāstīt par vienu lietu, ko es tagad pamanīju, kur kāds ir neapmierināts ar urbiem, ar urbju veidiem, kuriem attiecīgi apakšā ir šis te disks, kas sals cieta. Šodien ir tuvu -20 grādiem. Es visu dienu darbojos ar urbi, un kā jūs redzat, nekas tur nav aizsals. Trakākā lieta, kas ir, ka šie tie asmeņi apsalst, jā, bet ko vajag darīt? Pirmkārt, nestaigājiet pa to sniega ar urbi, turiet viņu gaisā, ja tā sniega masa sadzenās. Tas ir viens. Otra lieta, ko var darīt, urbi vienkārši tukšgaitā izurbja māliņas, beidzam taisīt to sēriju, paceļam gaisā, tukšgaitā viņu izurbjam, tad tā arī sniega putra, kas te ir palikusi, viņi iziet ārā, un arī kaut kāds liekais mitrums, ja, ūdens. Tas, ka apsalst šis te pats šneks, plastmas, vispār nekas kritisks, viņš ir sāli izturīgs, tur viss ir kārtībā, tas nekādi netraucē urbi darbībai. Nu kamēr mēs te Labi, pagaidām es jums to vēl nevaru teikt. Drīz gaidām ziņas. Es varbūt būšu arī kaut kur bišķiņ plašāk redzams nekā ne tikai savā YouTube kanālā, starp citu Salmo Latvija YouTube kanālā. Arī var skatīties manas darbus, kur mēs ar kolēģi Edgaru braucam. Copēt un mācīt stāstīt tādas ABC tipa raidījumus. Kamēr mēs runājam ar Jāni, tikmēr man jau ir 3 asari, 2 maziņas atlaida, šitais bišķis mukāks un viss no viena cauruma. Laižam apakaļ. Vai skrien. Viss viņam būs kārtībā. Bišķi pa sniegu dabu izvārtīties mazais. Dai. Es te atkal sēšu. Oba. Nu, šuk. Aizskrēja. Vēl viena lieta, kas īpaši droši vien seklajos ezeros ir jāievēro. Tad, kad jūs ejat, dodaties urbt kaut kādu jaunu teritoriju, ja, to, teiksim, caurumu sēriju vai līniju, iedodiet tiem caurumiņiem bišķiņu ilgāku laiku, lai viņi atpūšās, jo, dziļums, pareizāk sakot, droši vien jāsaka tā, sekls ir ļoti, vismaz šeit babītē, ja, un bišķi jau noteikti tā zivtiņa iztrāmdās. Vēl viena lieta, ar ko daudzi grēkoja, ir tas, ka urbi brīžam gribās iebāzt tā dziļāk, pēc tam izvilkt ārā, lai tur varbūt kaut ko to sniegu drazu samalto dabūt laukā. Bet jūs padomājiet, cik tur ir zem ledus dziļums, jā, un ledus urbi jūs vēl pabāžat iekšā, tur ar visu grunti nāk ārā patiesībā. Tā kā izurbjam, kur beidzās urbums, sajūtam ūdeni, velkam laukā urbi. Nebāžam tur kaut kur dziļumā. Un dodam caurumiem nedaudz atpūsties. Tad varam iet apgaitā. Es tagad atnācu uz jaunu sēriju, jaunā vietiņā. Pareizāk sakot, pabīdījos bišķi no tās vietas, kur bija copītis. Tur, tepatām 20 metri. Lūk, tāda sajūta, ka kaut kāds pusdienas laiks tur ieslēdzās. Bija un viss. Un klusums. Tā kā, nekas. Kur ir tas stāsts par to āliņu pārbaudīšanu un urbīs tumšanu dziļumā. Kungs, kāds kolēģis ir visu grunti uzrāvis augšā. Jā, pietiek. Izurbjam, jūtam, ka ūdens sāk nākt, velkam ārā. Nebaidam zīves. Baigi aizrāvos ar copi, sāk ķerties, kaut ko staigāju, mainīju, darījos, jaunas āliņas neurbi, stundu urbis nostāvēja caurumā iesalu. To gan es nenofilmēju.
Iesala pats disks un ārā es dabūt nevarēju, raustīju un, diemžēl, sabojāju savu mīļo aparātu Milwaukee. Kur patrons gals nolūzis ir nost. Tā kā, ja kādam ir ko ieteikt, vai varbūt ir šitās te aparāts M18 FFD3, es labprāt nopirku korpusu, varbūt ir kaut kāds neejošs, kādam mājās mētājās. Būšu ļoti, ļoti pateicīgs par kaut kādu ziņu. Tā kā, tik žēl, man tā viņa patika, un es vēl nesen iegādājos. Pareizāk sakot, man vakarā atnāca litija baterija lielā 12 ampērs, un bišķi bēdiņi, ko darīt. Bet, tā jau laikam dzīvē un sopē notiek. Bez nepatīkamiem momentiem neiztikt. Jā, vēlreiz, ja kādam ir šitāds aparāts, kaut kur mētājās, varbūt ne darba kārtībā, es labprāt izskatītu iespēju viņu iegādāties no jums. Pagaidām vēl paurt var, bet ko es te aprāvu, rekur šito te. Šis viss ir pusi nolūzis. Vēl var paurt. Pat tāds pusklips iet grauž ledu tā, ka maz neliekās. Bet tas viss pateicoties šim te urbim, kurš tiešām viegli iet iekšā, tā kā sviestā iet. Labi. Varbūt Neptūns kaut ko man ir sagatavojis uz vakar iznācienu dēļ šitādas skādes. Pietuvojos krastam, jāatzīst, ka nedaudz garstāvoklis sašķobījās. Bet ar sirdi saprotu, ka neko neizdarīs. Lietas plīst, pareizāk sakot, es pats vainīgs, pilnīgi muļķīgi salauzu. Spēki ir, prāt nav, tā gadās. Lūk, bet es sev mierinu varbūt ar to, ka heiteri ir izdarījuši savu, aizsūtījuši kosmosā ziņas domas par to, ka tie, kas urbi ir ar šādu veidu urbiem un boriem uz ledus tīri. Jā. Nav spēka vai vēl tur kaut kas, visu kaut ko. Komentārus sarakstījis, salasījies, esmu daudz. Šis ir, ja vasarā mēs runājam par pano uz ūdens, ja, vajag vai nevajag un cik muļķīgi tas ir, vai cik forši ir tur pētīts aprast dzīves, tad ziemā šīs te divas frontes sadalās urbjos. Tie, kas ir vecticībnieki un urbi tikai ar rokas urbiem, un tie, kas tur, teiksim tā, bišķiņ modernāk vai grib kaut kādas komfortu, saprot, ka viņu stils ir daudz urbt, daudz caurums, āliņus veidot ledū, tie tad izvēlās, teiksim, urbmašīnas. Man pilnīgi vienalga, urbiet kā jūs gribat. Viens ir lēts, parasto boru var nopirkt līdz 100 eiro. Heinol ļoti labs variants, kalpos ilgi, varbūt ik pa laikam būs jānomaina asmeņi. Šis tiešām ir dārgs variants, Šneks manā gadījumā Rexor Zanderbolt izmaksāja 145 eiro. Urmašīna Milwaukee komplektācijā ar lādētāju un 2 AH baterijām bija kaut kādi 400 plus mīnus. Tikko pasūtīju 12 bateriju, lai varētu kārtīgi skriet un darīties pie 300 eiro. Jā, dārgi, bet ko nezinu, kaut kā es tajā visā lamatā ieskrēju un atpakaļ pie rokas bora vairs baigi negribās. Komforts cilvēks izlutina, nevar noliegt. Nezinu, kā man te ies, viena aplīti uztaisīju, kamēr vēl boris nav galīgi nokāvies. Lai visiem silti, tiekamies kādā citā piedzīvojumā. Starp citu, nākamās nedēļas nogalē dodamies ar kolēģiem uz Pērnavu. No turienes noteikti arī būs kāds video. Tā kā pierakstamies un sekojam līdzi. Ja patika vai nepatika, tad ieliekam mīkšķīti un komentārā ierakstiet. Pie kuras no urbju kastām piederat jūs? Pie tiem, kas izmanto muskuļus, vai pie tiem, kas pieraduši pie komforta? Čau!